Es saprotu, ka tikai aizbraucot prom no Latvijas var savu dzīvi radikāli mainīt. Un to es arī izvēlējos. Un tas patīk. Tā bija mana brīvā izvēle, jā. Mana brīvā izvēle. Brīvība, mana cerētā lotā. Brīvība, sveša teologu skolotā. Brīvība, mana cerētā lotā. Brīvība, sveša teologu skolotā. Mana profesija ir dziedniece, kuras atklāju, jeb arī man noved sagadīšanās nejauši, bet man vienkārši ir jābūt dziedniecei. Un to, ka es varu palīdzēt cilvēkiem, par to vislielākais gandarījums un prieks. Jā. Tas ir pa vidu, ja? Jā. Tu būsi it kā kosmiskā vānā, kosmiskās enerģijas vānā tu būsi. Vai? Es pakutināju. Piedod mums. Nav. Un tagad es kā kosmiski enerģiskā vānā būtu. Jo šī enerģija tev šādi arī ies cauri mugurkaulam un cauri visiem tiem enerģiskiem kanāliem. Līdz tā, kur man otras divas mīlēšu? Būs jau labi, no kur aizieties. Mikipelē lidot patīk parasti. Ja? Ruta uz īriju nebrauca naudas dēļ. Viņai arī dzimtenē pietika gan maizei, gan desei. Bet pietrūka brīvības no lielās saimes nemazgātajiem veļas kalniem, no pienākumiem un rutīnas, kas Rutu nomāca. Kā nekā sievietes labākie gadi. Pavisam nesen ieradusies īrijas mazpilsētā Svortā, Ruta pelnīs tikko ar māju tīrīšanu un pats galvenais steidz dziedēt latviešu rētas. Šeit svešumā daudziem nervu gali ir vaļā. Arī Liānai. Viņa Svortā dzīvo jau labu laiku. Zina te katru vietiņu un katru stūrīti. Zina visu par latviešiem un īriem. No vietējiem īrē māju un, lai lētāk sanāk, par apakšīrniekiem pieņem viesstrādniekus. Tā kā man nav ne sava dīvāna, ne savas segas, ne sava dzīvokļa, ne savas mājas, man nav nekā, man ir tas, kas man ir līdzi. Es esmu brīva. Laimīgais cilvēks. Tāpēc jau tev man nekas nepiesaista, sabot, man nekas nesaista. Es gan pie visa gatava atbraucu. Es arī būtu pie visa gatava atbrauks, ja es būtu atbraukusi 17. novembrī. Man bija Dunistore lejā, ja pie Apelvūdas, tunī Dunistore pa pārdevēju palīgu. Aha. Bet es nevarēju, man sarežģījumi bija, es nevarēju atbraukt, un tagad man tas darbiņš aizgāja. Tad es būtu atbrauks uz gatavu. Bet es esmu priecīga, ka tā notiks. Cik cukuriņa? Cukuriņa ļoti karotīgi. Tagad skaņi ir, jā? Piedošana jau. Ingūna, tu man dzirdi? Ingūnīt, aiznes lūdzu un iemet paskastītē biļeti. Es esmu Svordu otrā galā. Un būšu mājās tikai 4.
Ok, bet tas ir 5 minūtītes turp un atpakaļ, jo man nav neviena biļete. 5 minūtes iemet paskastīt iekšā un es būšu paņemšu. Paldies tev. Atā. Što kiks sagriezt? Jā, kāpēc? Es ļoti gribu izprast viņu par to dzīvesveidu. Nu, man ir tikai viens piemērs, mana Džeina, mana mājas saimniece. Ja tev tas izdosies, es būšu priecīgi tevi uzklausīt. Pēc pāris gadiem. Jā, jo es šeit dzīvošu ilgi. Cilvēki domā, Dievs dara. Man šeit patīk. Es esmu brīva meitene. Kāpēc es nevarētu dzīvot? Es savulaiku šeit atskrēju, kad mamma aizgāja pensijā. Kaut kā galīgi vairs galus nevarēja savilkt, ar manu algu nepietika. Uz steidzam vajadzēja vasarnīcai jumtu mainīt. Domāju, gan jau, ka gads man būs laiks, tādu gada kontraktu kaut kādu es parakstīju. Domāju, pacelšu savu materiālo stāvokli. Atbraucu uz gadu, tas gads kaut kur tā aizskrēja. Jumtu nenomainīju, bet mamma Eiropu apskatījās. Jā. Māju izremontēju. Pagāja 2 gads šeit, nemanot atkal paskrēja. Joprojām jumts netika nomainīts, bet apbūves gabals jau pašā Koknes centrā tika iegādāts. Pagāja vēl 1 gads, domāju, tagad es nomainīšu vasarnīcai jumtu un braukšu mājās. Jumts netika nomainīts, bet dzīvoklis Koknes centrā tika iegādāts. Tagad es atkal paldu jumtam. Visus šos cilvēkus, kas ir atstājuši Latviju, nebūtu īsti pareizi mest pār vienu kārti un kaut kā mēģināt ielikt vienā gultā un viņiem likt attiecināt viņiem vienādus apzīmējumus vai kaut kādus vienādus stereotipus, kas ļoti bieži tiek darīts, jo tajā brīdī jau parasti mēs runājam par Īriju, bet faktiski jau tas nav stāsts par Īriju, jo man šķiet, ka uz Lielbritāniju varētu būt pat vēl vairāk cilvēku aizbraukuši, kad mēs lietojam šo Īrijas virzienu, lai apzīmētu šos cilvēkus. Un tad parasti mēs iedomājamies tos sēņu lasītājus vai zemeņu vācējus, citiem vārdiem, ka tie ir tādi maskvalificēti cilvēki, kas dara maskvalificētus darbus. Bet tas tā nav. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks. Pietiek. Citādi mēs te varam. Kur tad ir? Hello. Pēc gada pārtraukuma Ruta atkal ir mājās. Viņas mammai dzimšanas dienā dāvanas sarūpējuši gan tuvinieki, gan valdības vīri. Pēc ilgas gaidīšanas bijušajai represētajai beidzot piešķirts sociālais dzīvoklis. Atbraucu, es nedēļu atvaļinājumā atbraucu no Īrijas. Un šodien mēs svinām manai māmītei 89. gadu. Un mēs sapulcējamies visa ģimene un visi mamītes mazbērni. Šie ir tikai 2 no 4 mazbērniem. Tas ir Ralfs. Un tā ir Patricija, Tā ir mana vedekliņa ar meitiņu. Ar meitiņu? Ar meitiņu. Tā ir mana meita Ginta. Jā. Līdzīgi. Degunos, protams. Jā. Tā ir mana meita Ginta. Dēls, nāc šurp, kur tu esi? Jā, tas ir vecākais. Pats gudrākais. Pats gudrākais. Pats labākais. Viņš strādā par šoferi. Tas viņa mūžs, bērnības sapnis, strādāt par šoferi. Un tā lūk ir. Viņi visi ļoti priecīgi, ka es atbraucu. Un tikai uz nedēļu. Jo izjaucās līdzsvars mājās. Es arī uzskatu, ka ģimenei jādzīvo ir bez vecākiem. Vai ne, Arni? Jā. Kad īslaicīgi ļoti jauks satikt sievasmāti, vai ne? Jā, uz to arī iedzers. Man nav ielietas. Tā ir mana mammīte. Mammīte 89. Mammītes mūžs jau bijis ļoti interesants. Mammīte bija Sibīrijā 8 gadus. Jā, šodien es pasteigos par Rīgu. Un tās sajūtas ir tādas pelēcīgas, kā miglas, stāvošas, it kā nenotiek nekāda kustība. Prieka maz, smaida maz, ģērbti ir labi, gaumīgi, bet visi noslēgušies sevi.
brīvai dzimtenē, acis kā raudai, pasaku misiņus pagātnē žvadinām, kā dzīvo cilvēki, paprasi naudai vienā, 100 visu baronu sadzinām. Vienā, 100 visu baronu sadzinām. Kas nav? Nauda te viņi ir, te viņi nav. Nu, cik tu sapelnīs, cik tu atbrās ar koferi naudas. Viņam ir tendence plūst. Es palaidu kumeliņu, pazaļām drupstalām, pazaļām drupstalām. Es palaidu kumeliņu, piebagāts mācamēs mātes meits. Es atrādu mātes meitu. Kas te bekas? Man būs, es ceru, ar tikšanās ar īru. Viņš ir zēns. Cik gados? Diek, tu esi tik vecs, cik tu vecs jūties. Bet viņš ir liels ceļotājs. Viņš nemitīgi brauc ceļojumos. Un meklē meiteni jaunu, tādu kā es. Bet, jā. Un man ir viņa adrese, bet manā vietā uzrakstīs vēstuli pareizā angļu valodā. Īrieši, es nezinu, cik viņi atturīgi, bet vismaz viņi ir diezgan laikam atturīgi pret iebraucējiem. Varētu būt, ka kaut kāda rūpa pieredze no visa tā ir, bet es iepazinos pāpiņā ar vienu burvīgu vīrieti, es nezinu, cik viņam gadu, bet viņš spēlē pa sestdienām šajos īra pāpiņos banjo, bet svētdienās. Viņš man uzlūdzties, atvainot, es būšu Rīgā. Es nevaru. Tā laikam ir suņu sēne. Ka es būšu Rīgā. Un es pajautāju, kur viņš vēl nākošās svētdienās spēlēs. Viņš teica, ka viņš nezina. Bet tas ir Džeinai, manai senmiecei paziņa, tā kā kādreiz kaut kur saskriesies, vai speciāli jāskrien. Bet par to, ka viņi ir pieklāji, ka viņi prot celt pašapziņu, tas ir fantastiski. Ja Džeina satikusi kādu paziņu un iepazīstinās, tad viņi noskaitīs visas manas labās īpašības tikai. Viņi pateiks visu to, ko es protu, ko es māku darīt, ko es daru labi un pat ļoti labi. Par slikto, protams, nevienu vārdu. Bet viņi uztais momentā, 2 minūtēs viņi uztais tādu reklāmas rūlīti, cepuri nost. Mēs satiekoties, kā tev iet, tad mēs sakam, es atceros, tā ir mana draudzene, viņas sauc tā, un ar to arī beigs. Šeit ir pirmais, tā ir mana paziņa, tā ir mana īrniece, viņas sauc tā, viņa no turienes un reklāmas rūlītes. Rutai patīk dejot, priecāties, izlādēties. Jauni cilvēki Rutā ieklausās ar lielu interesi. Skatījās, izņem naudas maksas, paskatījās, atlika apakaļ un aizgāja. Paretam Rutai patīk uzpīpēt. Ar mājas saimnieci Džeinu viņa trenējas runāt angliski. Ruta nevar ilgi nosēdēt mājās. Viņa aktīvi darbojas arī Latviešu biedrībā Īrijā. Man ir sabiedriskā dzīve. Latvijas Society, un tur kolosāli. Vai šeit varētu tikties ar Saeimas deputātiem, tam man speciāli jāmeklē, bet viņi atbrauc pie manis. Un es sēžu Kristiānam Kariņam blakus un Aināram Šleseram. Nav jauki. Un vaira paigla mani apskauj un saka, vai cik jauki jūs te Latviešu Īrijā varētu arī atbraukt uz mājām un pastrādāt. Un mēs sakam, ka pienāks laiks, aizbrauksim, kad apniks. Gaismīs ir iedegtas, Sveicināti. Tā kā skaņa ir, es nāku uz vēlēšanām. Var dzirdēt. Labi.
Šī ir pirmā reize Latvijas vēsturē, kad Īrijā ir izveidots vēlēšana iecirknis Saeimas vēlēšanām, turklāt tādi ir 2 Dublinā un Korkā. Priekšvēlēšana aktivitāte Īrijā iznāca viesurvētras veidā un tikpat ātri arī pārgāja. Vai tas būs ietekmējis vēlētāju izvēlēšanām? Pagaidām aktivitāte nav bijusi visai liela un Dublinas vēlēšana iecirknī savas balsis pa labu kādai politiskajai partijai ir atdevuši pagaidām tikai 6 cilvēki. Cerams, ka aktivitāte uzlabosies dienas laikā. Vai šeit dzīvojošajiem šis notikums vispār ir būtisks? Vai viņi sevi jūt piederīgi Latvijai? Un vai politiskās aktivitātes Latvijā viņus vispār interesē? Aiga Antrupe, Latvijas radio, Dublinā. Labi, paldies. Jā, atā. Es atdodu savu valsti ar Latvijas nākotni. Izskatās savā vairākumā šie cilvēki, kas ir atstājuši Latviju, lai tur strādātu ar tādu pārāk neslimo, ar tādu pārspīlētu nacionālu patriotismu. Jā. Kaut vai tās pašas aizvadītās vēlēšanas, tam ir ļoti spilgts apliecinājums. Ja šiem cilvēkiem ļoti rūpētu, kas un kā notiek politikas laukā, tad jādomā, viņi lielākā skaitā būtu gājuši uz vēlēšanām. Dramatiski. Ja piezvan vienam, saka, braucam uz vēlēšanām, saka, nē, es neticu tam, ka kaut kas mainīsies, tas ir viens, un es neiešu vēlēt, jo kāpēc gan es esmu Īrijā atbraukt, es strādāt, ja es Latvijā nevaru dzīvot un nopelnīt to, es neiešu, jo nekas nemainīsies. Un es apzvanīju vairāk, un visi atteicās. Nekas jau nemainīsies no tā, kad es iešu vēlēt. Vai tu mainās? Cilvēks nevar dzīvot bez nākotnes plāniem, cilvēks nevar dzīvot bez cerības. Ja tu neceri izpeldēt, tad tu noslīksti. Bet ja ir cerība, ka tev ir jāizpeld un tu peldi, tu noteikti izpeldēsi. Nevar jau tā dzīvot. Ka tas mani neskar, tā ir mūsu zeme, tie ir mūsu meži, kur vēl tāda smarža ir pļavām, kur vēl tādi meži ir. Tā ir mūsu Latvija. Daugava, 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 Daugava. Tavos viļņos saule laistās, tavos krastos ainas skaistas. Tā ir mūsu Latvija. Tavos viļņos saule laistās, tavos krastos ainas skaistas. Tā ir mūsu Latvija. Daugava, Daugava, mūsu kuģu šūpotāja Latviju tautas. Neatceros, Latviju tautas. Vēl viens vārds, es neatceros, ka sen esmu to dziesmu dziedājusi. Iešu vēl meklēt sēnītes. Man iepatikās. Man teica, ka Brejā, tur, kā kalnā tas krusts, ka tur par to kalnu pakājasot baraviks, bet viņi viņas nelasa. Bet man tā arī neaizved, un respektīvi man nebija laika, un es pat nezināju, kurā laikā viņi saug, bet tur esot baraviks, tas ir dzirdēts no latviešiem. Man patīk mana dzīve tagadējā. Man patīk. Man liekas, nevajag tādu patusties. Bet man patīk man tagadējā dzīve, arī šeit Latvijā mežā. Bet man patīk mana dzīve. Es atbraucu uz nedēļu, un es sapratu, ka sakal ieslīšu rutīnā tādā, kāda es esmu bijusi, un man ļoti gribas atpakaļ. Tu parādīsi, man ļoti gribas atpakaļ. Man ļoti gribas atpakaļ. Jo tur es izjūtu sevi un dzīvoju ar sevi. Ir jau vēlo mammas dzīve par cimdā, nav tikai ziemas, nav jāvalkā cimtene, laime vai nelaime, abas zent rindā, brīve un naudā, mūs vajag simteni. Brīve un naudā, mūs vajag simteni. Mums te ir Krieva raša storas Puķins, jā, un tur var laimes čokolēti, laimes čokolēti asortī.
No, es nezinu, chocolate. Yes, chocolate assorti, yes. Big kind. Oh, assortment. Assortment. Yeah. Tu mēs te viltumies, kā Latvijā. Upstairs un tieši pretī durvis. Es nezinu, kā ir tieši un kā ir pretī. Opposite. 2/3 Latvijas iedzīvotāju ir aiz robežām viņu ģimenes locekļi, radinieki vai tuvākie draugi. 2/3. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kuriem vispirmām kārtām mēs uzticamies, ja viņi mums kaut ko stāstīs, kā tur ir, acīm redzot, mēs tam ticēsim vairāk nekā, ja mēs izlasīsim kādu stāstu laikrakstā vai kādu sižetu televīzijā vai radio. Un, attiecīgi, valsts jau var mēģināt darbināt šo propagandas mašīnu un teikt, ka tur ir problēmas, ir slikti, bet ir šis pretspēks, un tas ir šie tiešie kontakti ar šiem cilvēkiem, kuru ir ļoti, ļoti daudz. Did you say you read in newspaper 30,000 Latvians in Ireland? Yes, 40,000. 30? No, 40 or 30? No, 40. Oh, you said 40. Tas ir, kādas ir tie, kas ir reģistrējušies. Who have registered? Yeah, who have PPS number. Dženai arī patīk Latvijas balzāms. Bet man patīk Genesee un Jameson. Hennessy and Jameson. You Jameson, me Hennessy. Yeah? Yes, I Hennessy, you Jameson. Whiskey, brandy. Same. No. Whiskey, brandy is very good in Ireland. In Ireland. Yes, little bit is very nice. Yes, little bit. Little bit. Ruta joprojām Īrijā tīra mājas. Papildus vecajām dziedniecības metodēm apgūst kāršu likšanas mākslu, plāno doties mācīties jaunas zinības uz Krieviju un skaidri zina, kas jādara latviešiem, lai dzīvē klātos labāk. Un ja cilvēki sāks ieskatīties sevi un mainīs domas un domāšanas veidu un pateiksies par to, kas viņiem ir, un skatīsies nākotnē, viss aizies. Ir kā ir, tur tā nav. Būt laimīgam, gribas būt laimīgam.